Ļoti tradicionāls loks. Nedaudz jautājums, kas vainas? Vainas ir tādā, ka šeit uz šī stikla zīmā, kad ir saules spīd un -20, es redzēju maksimums plus 43. Energoefektīvākā loga daļa ir stikls. Iedomājieties resnes rāmis, un mēs visi zinām, kas notiek tagad. Mūsu oficiņu mēs būvējām pirms jau 10 gadiem, par cik šī vieta mums diemžēl ir īrēta. Mums jāuztais viņš izjaucams. Ja mums 35. gadā pateikt, vācieties prom no šejienes, tā tehniski varbūt, tad mēs sapakojam ofisu un tad vedam līdzi. No šī ideja mums piedzima pāris citas idejas, kuras mēs dzīvē arī realizējam, jo lietas, kuras nāk no IKEA vai LEGO domāšanas, ir daudz vērtīgākas nekā tās, kur cilvēki lej betonu. Tā doma ir pavisam vienkārši. Jūs uzbūvējat šādu virtuvpirkums, un jūs varētu saskaitīt detaļas, 8 turtiņas, tur tik korpusiņi. Ja man viņi būtu tagad jāpārāk, es izjauktu turtiņas, paņemtu detaļas, aiznestu prom, uzceltu kaut kur citur. Un ja es būtu tik neprātīgs, ka es mēģinātu to visu izdarīt vienā gabalā, viņas salūstu, viņai būtu precizitātes problēmas, stūķējot jaunajā dzīvoklī, vādi nesakrīst un būtu daudz problēmas. Bet māju būvniecībā, diemžēl, cilvēki tieši tā arī bojā. Viņi mēģina uztaisīt maksimumu pēc iespējas lielākus paneļus, pēc iespējas mega lietas, lai tās pēc tam netik labi sadarētu. Un būvniecība būtu patiesībā lēna, jo tas pirmais rāviens ir ļoti ātrs, un pēc tam to pabeigt, Lai jūs saprastu, tas ir finieris, un nav jābūt vienmēr no finieris šī dzīvē. Tas ir ar eļļu apstrādāts finieris, būvniecības laiks šeit iekšpusē nav bijuši nekad neviena putekļa, jo mēs viņu saskrūvējām faktiski ar skrūvītēm no ārpuses, un būvniecības laiks bija 1 diena. Tad, kad es ražoju logus, ļoti sen, tas nebija pat šeit, kaut kur citur, un sauksim to par citu dzīvi, un man nācās 2008. gadā nomaukties uz deguna. Ar visu savu logu ražošanu vispār tur bija grūti laiki. Un tad es sapratu, ka kaut kas ar to logu ražošanu būtu jādara. Un es paskatījos, ka pasaulē gudri cilvēki lietas liek kopā mazliet vairāk detaļās nekā to dara logos. Logos, teiksim, sevišķi koka logiem. Mēs dzīvojam koka alumīnija pasaulē, kad ārpusē ir alumīnijas un iekšpusē ir koks. Kad netiek ražota lieli rāmji, ka lietas var savienot detaļās. Piemēram, vienkārši autobūvi. Visi zina, ka Fords uztaisīja konvejeri, bet viņš neatlēja riepu turpatās vai nemēģināja stiklu saražot. Viņš savāca visas detaļas un tad viņas konvejerā sakomplektēja. Tātad visi ražot sadalīt. Vienā pusē mēs saražojam detaļas, otrā pusē mēs pienesot klāt visu, ko mēs neražojam. Tas ir stikli, furnitūras un viss, kas ir vajadzīgs. Šeit palīdz sapulcēties, lai otrā pusē to salikt kopā. Ražošanas process sadalīts skaidri divās daļās. Galdniecība un pēc tam komplektēšana. Parasti tā nav, tas mūsu ražotne atšķir varbūt no citām. Loftkups ir ļoti interesanta lieta. Tādas mēs šobrīd esam uzbūvējuši, kad nepilns 10, līdz atkal būvēsim. Tās ir tādas mazas saliekamas mājiņas, parasti ļoti bagātīgām, stilīgām lietām stāv Cīrihē un Londonā. Londonā, piemēram, tas ir Pinewood Film Studios. Tur, kur uzņēma Supermenu, es nezinu, ko tagad vēl uzņēma, bet Pinewood Film Studios, tas ir režisora hubs. Viņam vajadzēja, lai tāds kosmisks kaut kāds būrītis. Viņš ir smags, bet, protams, ka viņš ir smags priekš cilvēku. Viņš, es nezinu, 10 tonnas varbūt sver, bet viņš ir vedams. Bet viņš ir arī izjaucams. Starp citu, viens šāds kubiņš ir jau pārvietots, man liekas, ka 8 reizes. Jo viņi izmanto kā sales office. Piemēram, Frankfurtē, bija milzīgs 2 debeskrāpji, 50 stāvi, sauksim tā. Viens dzīvoklis tur maksā sākot no 2 miljoniem. Lejā sales office, kā gudriem ļaudīm, viņiem nav uztaisīts tāds vienkārši vagoniņš vai kaut kas. Viņiem vajag kaut ko kitčīnu. Bet ja cilvēki, kas gribēs pirkt to dzīvokli, nonāk lejā, ieiet kosmosīgā mājiņā un kaut kā domās sasaista, ka jau šitas kosmos kubiņš tāds, tad jau tur arī būs kosmis, jo tur jau saslēdzās kaut kā. Un tad viņi šo stratēģiju izmanto. Tā viņi no viena celtnes uz otru tikai pārvieto viņu. Viņiem ir dažādi, mēs viņu modulāri mākam uztaisīt. Tas nav mūsu projekts, mēs esam tikai piegādātāji viņam. Tas ir Werners Eilingers, ir slavens vācu arhitekts, kas viņu ir izdomājis. Viņam šī ir mazākā versija, kad viņš ir 6x6 metri. Šī ir mūsu galdniecības daļa. Šeit gandrīz visas lietas tiek ražotas detaļās, tāpēc jūs vienmēr šeit redzētu detaļas patiesībā pārsvarā tikai vertikāli. Jo pateicoties CNC, pateicoties labām tehnoloģijām, mēs mēģinām visu saražot detaļās, lai pēc tam to salikt. Cilvēks ir brīnišķīgs konvejeris, kas var salikt lietas kopā. Cilvēks nav vajadzīgs, lai izkurtu un izprēzētu caurumus, tam mašīnas ir labākas. Mūsu logā pati galvenā vērtība varbūt ir tāda, ka mēs skaidri zinām, ka energoefektīvākā loga daļa ir stikls. Tas tā ir, kad tā nebija. Tas bija 20 gadus atpakaļ. Tad stāsts bija citi. Man vēl projām ir, kad ierodās kāda jauna ģimene, kuriem
Tēvs ir bijis būvnieks, un viņam ir 68 gadi, un viņš saka, jo mazāki logi, jo labāk. Jo māja atsisīs no tiem draņķa logiem, tā nevajag. Patiesībā logs mūsdienās ir kļūst par enerģijas guvēju, ja vien viņš ir vērsts pret dienvidiem, apmēram ar 30 grādiem prom no azimuta, no leņķiem. 6 mēnešus gadā jūs teiksiet paldies Dievam, ka man ir logs, jo tā ir ēkas efektīvākā daļa. Saulīte iespīdot, mēs dabūjam papildus enerģiju. Šī enerģija apkuras sezonā ir lielāka nekā tā enerģija, kas izplūst atpakaļ ārā. Logs vienmēr izskatās vienāds. Ļoti asketisks, vienīgais, kas pasaka, ka šis logs atverās, ir rokturis. Ja viņam nebūtu šeit rokturi, viņš izskatītos pilnīgi identisks. Tas prasa daudz speciālas lietas. Tagad es atveru šo logu vaļā, jau viena speciāla eņģa. Viņa veroties vaļā liekas, ka viņa varbūt uzkāps uz tās ailes virsū, bet ne, viņa neuzkāpj. Mēs atveram vaļā un redzam, ka viņam nav nepieciešams. Kāpēc šo rāmi mēs taisam smalku? Tāpēc, ka mēs zinām, ka mūsu rāmis viņš šeit kopā ar siltinājumu ir 148 mm biezs. Bet par visiem saviem 148 mm uz siltinājumiem viņš ir vājāks nekā stikls. Tas nozīmē, ka viņa proporcija jābūt mazāk. Jo mājas sienu mēs mākam uzbūvēt ļoti biezu. Savukārt rāmi, lai kā mēs necenstos. Un mēs nevaram uzvienamēs mēs teikt, oi, kāds jums rāmis? Nu, es 200 nosiltināt. Nav tāds jēdzins, mums tā tas nesanāk. Tāpēc rāmi īpatsvars ir jāsaspiež cik vien maz svari, lai mēs ļautu stiklam būt vairāk. Tieši tik vienkārši. Pārējiem ražotājiem, diemžēl, šāda ekstra nemaz nav, jo viņiem ir jāpērk tas, ko industrija priekš viņiem ir izdomājusi. Mums ir šī ekstra, ka kopā ar citiem sadarbības partneriem, mēs esam pavisam, jau, man liekas, 10 pa pasauli izkaisītas mazas galdniecības salīdzinoši tādas kā šī. Un mēs visi attīstām vienotu ideju, bet katrs esam atsevišķi mazs uzņēmums un dalamies ar tehnoloģiju patiesībā. Mēs mēģinām viens otru studēt. Šeit ir mūsu komplektētāji. Šeit ir vieta, kur mēs mēģinām to visu salikt kopā. Mūsu logu tātad burvība ir tā, ka mēs viņus saliekam no detaļām, nevis mēģinām uztaisīt rāmjus. Ja mēs saskaitam detaļas un procesus, mūsu logā ir vienkārši krietni vairāk detaļu. Ja mēs pielīdzinātu logu ražošanu autobūvē, es teiktu, mēs līdz autobūvē esam tā kā līdz Āfrikai, ļoti tālu. Bet tas, kur atrodas parastā logu ražošana, kad mēs sagarina 4 trubas un mēģina tās salikt kopā un cer, ka tas būs gan arhitektoniski, gan veiktspējīgi, gan visos veidos superīgi, tur ir niansītas, jo patiesībā tev ir ļoti daudz. Tev viena detaļa pilda statikas funkciju, nākamā tev pilda siltinājuma funkciju, nākamā detaļa tev pilda aizsardzības. Tad tev ir tev ļoti daudz un dažādas vajadzības rodās, un tāpēc daudz dažādas detaļas. Tāpēc arī logā ir jābūt viņam sakomplektētam un daudz dažādiem materiāliem. Iekšpusē mēs gribam redzēt skaistu koku, ārpusē mēs gribam redzēt klimata noturīgu alumīniju, bet tieši tik daudz, cik rāmis ir atsekts, lai viņš nedzesētu un netaisītu termisko tiltu, tieši tik daudz, lai laikapstākļi nesabojātu mūsu konstrukciju. Uzreizēs tā mēs gribam salikt siltinājumus, līdzīgi kā sienā, mēs viņus neredzam, bet viņi pilda funkciju. Tad mums vajag ļoti pārdomātas gumijas, tad mums bla un šādi, te mēs varam sabāzt iekšā ļoti daudz lietas, kas patiesībā padara viņu it kā sarežģītu. Tāpat laikā es teiktu, sarežģīts tikai salīdzinoši varbūt ar to, ko parasti cilvēks redz. Tu ieraugi logu, cilvēks saka, stikls, un šeit ir kāds. Iedomājieties resns rāmis, un mēs visi zinām, kas notiek tagad. Un tagad iedomājieties, kāds man spēks ir vajadzīgs, lai palocītu šī virzienā. Tad atbildi rāmim nav jābūt resnam, lai viņš būtu noturīgs. Viņam ir jābūt biezam, viņam jāstāv uz ribiņas. Tieši tas notiek mūsu rāmī, mēs viņu noliekam uz ribas, jo mēs gribam tikt no viņa vaļā. Mūsu nākotnes sapņu logs ir 0 mm rāmja, un viņš ir verams. Mēs mūsu logus ražojam kā risinājumu, nevis kā logu, jo mēs esam sapratuši, ka konkurēt ar vienkārši logu kvantitāti ir nereāli. Draudzīgās lielās valstis blakām kā Polija māk saražot 1000 vienādus bezpersoniskus logus, cik vajag. Vislētākos iespējamos logus, tāpēc, kad plasmasas industrija saka, pēc mani, jo būs cena, viņš samaksā par viņu, es saukšu tos par 250 eiro kvadrātmetrā. Un tagad viņš ir iztērējis 2500, un viss ir brīnišķīgi. Viņš pārdod dzīvokli par 100. Logu cena ir 2,5% no cenas. Un viņam bija jāpiemaksā vēl 1,5%, lai jāpārdod tas par 2% dārgāk, viņš jau pelnītu. Ja viņš būtu ielicis pareizes logus, viņš varētu daudz labāku energobilanci dabūt. Viņš varētu dabūt visādas ilgspējas stāstus. Viņš cilvēkam iedotu skaistu, tiešām skaistu logu, tādu, ko neviens negribētu mainīt pēc 20 gadiem. Ļoti tradicionāls logs. Nedaudz jautājums, kas vainas? Vainas ir tādā, ka šeit ir 13 cm. Tik vien. Mēs no ārpuses līdz iekšā esam atdalījušies ar dažiem centimetriem koka vai dažu citreiz trubiņa, kurā ir iekšā kāda siltinājuma, bet patiesībā mēs esam, ja mēs salīdzinām šo ar sienu,
Nu, tas ir kaut kas ļoti, ļoti švaks. Tiešām švaks. Pirmkārt, kāpēc vajadzēja tik daudz? Nu, tāpēc, ka stikla paketē ir melna maliņa, tāpēc, ka furnitūra ir gropīta, tāpēc, ka gumīņi ir jāliek, un tāpēc, ka mums eņģīti jāliek, un eņģīte jāuzliek ir vēl, un tad būs reģipsītim jāpienāk, un tāpēc, ka mēs tradicionāli domājam, mums vajag tradicionāli rāmīti. Ko tu tur gribi izmantot? Reku, tas rāmītis ir centimetrs palicis, viņš to ir pārtrūks. Ja es te daudz vēl pacentīšos, viņš to ir plankš un pārplīsīs. Kāpēc tas ir būtiski? Tāpēc, ka ja logam rāmis ir 13 centimetri. Tātad es uzzīmēju logu, es saku, šis būs logs. Es tagad vēl pat nerunāju, ka te mēs riņķī tagad ailas, putas, visādus brīnumus tur izdarām. Un vienkārši saskaitam rūtiņus. Izskatās pēc loga, jā, apmēram izskatās. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 rūtiņas stikla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reiz 2, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu, man šoreiz sanāca 28 rūti. Tātad, nu, nav 50-50, bet, nu, tāds 60-40, es teiktu, apmēram. Es nezinu, cik es precīzi trāpīju, tagad pēc tam varat parēķināt, par cik tu filmē. Bet atbilde tāda. 60% no logu laukuma ir enerģijas mazzaudētājs un guvējs, ja tas ir vērsts kaut cik pret dienvidiem. Tas ir stikls. Jā. Stikls, rāmīts. Nu, kāds ir tāds ir? Nu, ko sanāca, to ielikām. Rezultātā parastai mājai parasti teikt ir 50 kvadrātmetriem. Ja mēs sakam, nu, ka logi ir lielāki, bet kaut vai, ja mēs sakam, ka būs 12,5 kvadrātmetri, tie ir 3 metri augsts, 4 metri garš, tad mūsu rāmju kopsumma mūsu parastā mājā varētu būt šāda siena. Un tagad, ja mēs uzceļam māju un jums viena šāda siena, tā nu sagadījies, ka ir 5 centimetrus biezs kociņš vai 6. Kaila. Tur ir kondensāts, tur viss dziest lupatās. Jo jūs viņu nenosildināsiet, jums tas reāli dārgi maksās. Bet tā, kad cilvēki to izmētā pa visu māju mazos gabaliņos, viņi saka, nu beidz, nu nav jau tik traki. Otrs puses it kā nav jau, bet tā var arī nedarīt. Ja mums šo skaitli izdodās nodabūt būtiski lejā, pārdalam ar 2 vismaz, tad mēs šeit iegūstam 6 kvadrātmetrus laukumiņa. Mēs iegūstam vairāk stikliņa, 6 kvadrātmetriņus stikliņa mēs iegūstam plusā. Tas mums nesa enerģiju klāt. Tā ka energobilancīte neuzlabojās par tikai 2 reizes. Viņa uzlabojās krietni būtiskāk. Logs iegūta citas apris. Ārpusē alumīnijas tikai tur, kur viņš ir jāizsargā. Logs vienmēr ir vērams, gāžams logs, lai kāds viņš arī nebūtu. Mums nevajag redzēt to rāmi. Mums viņš nav vajadzīgs. Efektīvā daļa, siltā daļa, sliktā daļa. Tieši tik vienkārši. Mazāks, bet izstiepts daudz vairāk, lai mēs varam nosiltināt, lai viņš neatdziest, jo pat tā, ka viņš būtu mazs, ja viņš būs tikai mazs, bet šitāds, viņš baigi atdzisīs, tur būs daudz kondensāta, daudz atdzišas un tādējādi logs ir ļoti biezs, bet ļoti šaurs, lai nebūtu daudz stīk.